Vlogmasa otrajā dienā. Jau 2 dienas esam izdzīvojuši. Wow! Bet šodien ir, manuprāt, viens no gaidītākajiem jūsu video. Spriežot pēc jūsu rekvestiem un aktivitātes mūsu TikTok laivos. Jo lielākā lieta bija, ka jūs gribat no manīm video, kā es taisu kaut kādas Ziemassvētku dekorācijas. Un jums ir paveicies, jo dažas tiešām taisu pati. Šodien, kamēr meita čuč, tad es mēģināšu jums parādīt, kas ir tās lietas, ko es taisu un kā viņas uztaisīt. Pirmā lieta, ko es jums gribu parādīt, ir papīra zvaigznes, ko es pagājušajā gadā karināju pie logiem. Man šausmīgi patika, kā izskatījās. Un pagājušajā gadā man tās bija tikai guļamistabā, bet šogad es gribu sataisīt vēl šīs zvaigznes, lai es varu salikt arī pa pārējo dzīvokli. Šobrīd cenšos atrast bildi, kur var redzēt tās zvaigznes. Es jums vēl parādīšu. Kā izties mūsu guļamistabas logs pagājušajā gadā, un šogad es visus logus tādus gribu, jo šīs zvaigznes ir ļoti viegli uztaisīt. Lietas, kuras jums būs nepieciešamas. Papīra veikala maisiņi, šķēres, līme. Tas, ko tagad ir jāizdara, vienkārši no papīra ir jāiegūst viena liela papīra plāksne. Un šis ir tas, ko mums vajag, un tagad jums vajag saprast, cik lielas jūs gribat taisīt šīs zvaigznes. Godīgi sakot, es nezinu, kā šo pamācību jums uzfilmēt, bet šobrīd tas, ko es jums varu pateikt, ir izgrieziet vienkārši no šiem papīriem 4 stūrus, cik lielus jūs viņus gribat, tā kā, piemēram, cik garu jūs gribēsiet to vienu zvaigznes staru, cik daudz tajā zvaigznē jūs gribēsiet zvaigznes stariņus. Es esmu sagriezuši šādus 5-4 stūrus, un šie būs vienai zvaigznei. Sveicināti vlogmasā! Un mūsu pirmais zvaigznes stars ir gatavs. Tagad tikai to atkārtot. Vēl 4 reizes vienai zvaigznei. Es ceru, ka jūs sapratāt. Ja jūs nesapratāt, droši ierakstāt TikTokā paper bag star vai kaut ko tam līdzīgu, jo arī es šo ideju pagājušajā gadā redzēju TikTokā. Bet anyways, es taisīt vēl daudz šādu. Šis ir jau daudz stundas vēlāk. Es jau esmu uztaisījusi vienu zvaigzni. Tas, ko es aizmirsu pateikt, ir tas, ka šis obligāti nav jādara no papīra maisiņiem. Tas ir kā es daru, jo mums papīra maisiņi ir daudz un man nav viņiem citu pielietojumu nemaz, bet droši taisiet no parastajiem papīriem, droši taisiet no krāsainiem papīriem vai jebkāda papīra materiāla, ko jūs vēlaties. Es parādīšu, ko darīt tālāk ar šiem. Jūs paņemat vienu 3 stūrīti, tā aizmugurē ir tā atveramā daļa, un te ir tas ielocītais 3 stūrs. Nosmēriet viņu ar līmi. Jūs sasmērējat to vienu pusi. Vienkārši skatieties, lai ar to aizmugurīti ir uz aizmugurīti visu. Un liekat virsū. Un tā izdariet 5 reizes. Tad, kad visus salīmējat, tad vienkārši paņemiet, atlokiet vaļā un salīmējiet arī šo daļu. Un jums ir gatava jūsu zvaigzne. Liela un maziņa. Iekariniet dieciņu un jums ir gatavs. Kariniet, kur gribat, liekt, kur gribat. Nu, man ļoti patīk. Un skan caur ēkšķiem uz. Jūs skatāties caur ēkšķiem uz. Šurk es skatos lielāko daļu realitātes raidījumus. Nu, ir inčīgi paskatīties. Šo es arī varētu pieskaitīt kā pie DIY dekorācijas mājās. Rorī, tas ir koka. Nesit mamma. Nesit mammai. Nē, nesit mammai. Mammai jāiet. Mīļumi. Bet jā, viss, kas ir jāizdara, priežu zari ir jāsagriež pa mazākiem kušķīšiem, pa mazākiem zariņiem, un tad tu viņus lēnām tin kopā ar diegu. Un tālāk tad visi tie caurumiņi vai kaut kādas lietas, kas tev nepatīk, kā izskatās, tu pieliec vienkārši vēl gabaliņus iekšā. Jā, iesim laukā? Iesim laukā? Pieliec klāt
Un jā, un tad tev izveidojas tāda kā virtene, un tādas pašas, ko var nopirkt arī neīstās. Bet es saku, tās neīstās, piemēram, ko es depo redzēju, viņas bija ļoti stīvas, līdz ar to viņas nebūtu tādas kuplas. Nu, es nezinu, man īsti nepatika, ka man visi video ir pa vienu vietu, un es īsti nesaprotu, kuram video man kas ir. Tāpēc, kad es iesāku kaut kādu lietu, un tad cik man mazā ļauj, tik es izdaru, un tad kādā vēlāk ir atkal jāatgriežas un vispārējais. Ir mazliet sarežģīti. Es šobrīd montēju šo video, un viņš ir tik haotisks, un es nekad nepabeidzu teikumu un visu pārējo, un man lielākā kļūda ir, kad es šos video mēģinu safilmēt vairākus video vienā dienā, kaut kādus kadrus, un tad mēģinu visu salikt kopā. Tas ir vienkārši vājprāt. Tāpēc es ļoti, ļoti atvainojos, kad viss ir haotiski. Es cenšos samontēt tā, lai varētu saprast, ko es domāju. Tieši šajā vietā es pastāstu, kā uztaisīt tās virtenes. Pēc šī kadriņa būs arī kā uztaisīt vēl vienu virteni tieši pie durvīm, bet es jums parādu tikai, kā to izdarīt, un visu pārējo, kāds izskatās gala rezultāts un sadekorēts un bla bla bla. Tas viss būs 3. vlogmas dienā. Pārējiem video nevajadzētu būt šādiem, tāpēc lūdzu izsietiet šo video, jo tur tomēr ir tā kā foršs saturs, vienkārši mazliet haotiski. Es ļoti atvainojos, man vienkārši vienā brīdī iedzina ritīgu stresu, kad vajag 12 video dabūt, vienkārši katru dienu kaut ko darīju, jo ar mazo man nesanāk tā, kad es visu dienu varētu, nezinu, tikai dekorēt vai vēl kaut ko. To visu nofilmēt, un tas ir ļoti sarežģīts process. Tā kā piedodiet. Labi, turpinam. Līdz Sinsejam nestrādā. Paskatījos, ģis depo nestrādā, jo mēs aizmirsām, ka šodien ir svētku diena, un līdz ar to vienīgais veikals, kur mēs šodien tiekam, ir Pepko. Tikko bijām mēs ar kastu Pepko kaut kādu, mēs viņu nopirkām, aizmirst kaut ko nofilmu. Tagad mēs braucam uz Osmalas Pepko. Jā, mēs vēl pačakosim, varbūt Rietumu centrā strādā Jisks. Jusks. Ierakstiet komentārā, kā ir pareizi Jisks vai Jusks. Viens cits izņemot tavu ģimenī, es neesmu dzirdējis, ka sauc viņu par Jisku. Tev pārdevēja skaidri gaišu reizi, ka tu sauc Jusks. Jisks. Jusks. Anyways, pastīsimies, varbūt Rietumu centrā strādā Jisks, un varbūt strādā Jusks Rietumu centrā, un tad mēs iesim arī tur. Vai tu esi happy, ka mēs iepērkamies dekoriem? Jā. Let's go! Mēs atnācām arī uz depo, te tās kuju virtenes ir, bet viņas visas ir tik stīvas un tā kā tiešām vienā garā kuci, un es viņas nevarētu tā smuku sastēlot. Es nezinu, viņas visas tā ir, vai es biju iedomājusies kaut ko savādā. Tagad izskatās, ka man ir jādomā kaut kas jauns, vai arī tiešām tas būs jādara ar īstajām priekšskujām. Tagad nevar izlemt uz pilveniem šādu spīdīgu zeltu vai vienkārši dzeltenīgu zeltu. Šādu, bet vai šis nav par dzeltenu? Es nezinu. Protams, kad arī šim video nav outro, tāpēc milzīgs paldies, ka tu noskatījies. Es ceru, ka tu saprati un iedvesmojies. Un ja tu tomēr uztais kādu no šīm lietām, atsūti mums bildīt. Es gribu redzēt, kas jums ir izdevies. Tiekamies jau parīt. Neaizmirst mums visu laiku, subscribe un ierakst kaut ko komentārā.